šīs te pratības, kā apieties ar tiem uzkrājumiem. Nu, salīdzinoši, protams, mums ir tur 3. pensiju līmenis uzkrājušā, apdrošināšana, iespējas investēt kaut kādā nekustamā īpašumā un tā tālāk. Bet, diemžēl, daudziem cilvēkiem tas nav pieejams. Pirmkārt, tie uzkrājumi varbūt ir pa maz, otrkārt, viņi baidās, nav pieredzes, nedomājas, tu esi strādājis salīdzinoši administratīvu darbu, un es beigās darījumu cilvēks, tagad izdomā, kurā, platformā investēt, vai kurš tagad baģieris ir tas, kuram uzticēties. Nu, tas nav viegli, jā. Es arī pēc saviem vecākiem toreiz labāk naudu kontā, jā, un viss. Bet paskatāmies vēsturē, ir bijuši gana daudz gadījumu, kad tev vienkārši vienā dienā tā nauda, kas tev ir kontā, viņa nav neko vērta. Un, man liekas, man bija savulaik saruna ar manu vecotāju, kurš teica, ka viņa savukārt tēvs tur bija salīdzinoši bagāts cilvēks, Polijā zemnieks, un tad viņi izdomāja tur braukt uz Viļņu, kur tur, kas saka, Polijā visu pārdeva, kamēr viņi brauc uz Viļņu zirgiem, jā, tur naudas vērtība mainījās, un beigās viss bija jāsāk no nulles. Nu, klāt neesmu stāvējis, vai tā bija, bet stāsts man kaut kur nosēdās. Jā. Tāpēc, teiksim, ja man ir lieka nauda, es viņu iegūdu mežā. Zinu, ka mežs man augs, ja arī man nebūs laiks viņu apmeklēt un nodarboties saimniecisko darbu, viņš vienkārši izaugs vairāk. Jā.